Tā, sākoties lietas laikam, protams, bijām jau runājuši, kas notiek ar jumtu lietas laikā, bet parādoties atkal lietum, šis jautājums atkal uzvirmo. Tad atkal ir vērts atsaukt atmiņā, kas pie iemesliem īstenībā ir, kamdēļ tas jumts īsti grab. Nu, tā kā jau minēju iepriekš, tas lielākā problēma tas nāk no senākiem laikiem, kad tomēr tā siltumizolācija bija mazāk materiālos liek iekšā. Un tas arī bija par to lielo faktoru vai jumtu skaņai vai krustas skaņai. Tagad, teiksim, 10-15 gadu laikā tie būvu normatīvi ir mainījušies, un jumtā vairs neliek 100 vai 150 mm siltumizolācija, bet liek 250, 300, 350 un pat vairāk. Un šī situācijā, ja minimums ir tie 200-250 mm jumta segums ir siltināts, tad automātiski šīs problēmas nav. Jā. Labs piemērs varbūt tās pa jumtas skaļumu no iekšpuses un no ārpuses varbūt būs mana māja, kurā es dzīvoju. Mana mājā ir augstie griesti, kur nav bēniņi. Un principā, kur ir eģipsis, kur ir siltumizolācija un kur ir pats jumta segums. Principā vislabākais priekšnosacījums, kur varētu pārbaudīt tieši cik tas jumts ir skaļš. Un manā situācijā, manā mājā ir siltumizolācija 30 cm. Vispār nedzirdu, kad tas jumts no iekšpuses būtu ļoti skaļš vai vispār es viņu dzirdētu. Teiksim, ir kaut kāda minimāls skaļums, kad ir piemēram, vakarnāk lija lietus ļoti stiprs, un kad totāls klusums ir, tad minimāli dzird, kas notiek uz jumta. Jā. Otra lieta pa skaļumu no ārpuses. Man ir arī terase, man ir arī virs terases stikla jumts. Nedzirdu. Mēs zinām, ka tev arī mājās metāla jumts. Ir, jā. Vakar bija liels lietas. Kādas ir tās skaņas, vai tās ir traucējošas, vai viņš ir? Nē, man mājās ir, pirmais, ka man nav bēniņu, ja man ir taisnais jumtiņš un skārda jumtiņš. Vakar bija jau rīktīgais tāds lietas, man ļoti patīk, viņš tāds nomierinošs. Kad vīram, principā, ļoti patīk. Bērnam arī ļoti nomierinošs un vajag forši tā kā gulēt, klausoties to tādu skaņu. Tā nav tāds metāls, tādu kauliem nejošs. Nē, ļoti nomierinoši un tāda relaksācijas kaut kāda skaņa ļoti jāpatīk.